Jauna diena, jauna Audi mums uz jauda stenda. 2013. gada Audi A6, 3 litri dīzelis, viņam oriģināli jābūt jaudai 244 zirgi un 500 griezes moments. Viņš atbrauca pie mums, lai mēs viņam paņemtumēm, izmērītumēm mašīnu jaudu, paskatītumēs, cik viņam ir griezes moments, cik viņam ir zirgi, kā strādā motors. Pie viena paņemam data logus, pārbaudījām viņam turbinas spiedienus, atmosfēras spiedienus, sūkņa darbība, sprauslu darbība, visu tam izgājam cauri, izbraucam uz jauda stenda, konstatējam to, kad viņam 241 zirgs bija un 500 gandrīz 80 griezes moments. Sanāk tā, kad mašina čipota, griezes moments ir, zirgspēku nav. Nolēmēm, izņēmēm ārā vadības bloku, neatverot viņu nolasiem, paņēmēm arī virtuālu oriģinālu failu, pārbaudījām, pārtaisīju pats programmatūru viņam, uzlika uz jauda stenda un šobrīd viņam ir 280 zirgi un 602 griezes moments. Pilnvērtīgs stage tai mašinai ir ielikts šobrīd un pārbaudīts uz jauda stenda. Visa ekoloģija ir iekšā. DPFs, EGRs, flāpes, pilnībā viss strādā. Var redzēt pēc izputēja trūbas, tik balta, tik tīra, pat kondensāts tek. Ūdens pat tīrais, ūdens iet ārā. Redz, man pirkšīt no ārpuses viņš netrīs, bet iekšpusē tīrāks nekā no ārpuses. Izbraukšu uz jauda stenda, paskatīsieties, kā viņa brauc. Paņemam arī data logus, varat apskatīties šeit, kā tas viss izskatās. Tātad šitie līknes, zilā līnijā, tas, kas bija iepriekš čipots, sarkana tagad mūsu. Iepriekš 241, tagad 280. Un griezes moments 580, tagad 602. Starpība ir diezgan liela. Mašina jūtīsies uz jauda stenda forši, un šeit ir mūsu data logi. Tātad mēs redzam apgriezienus dzinējā, cik ir nospiest gāzes pedāļas, kāds ātrums mašinai, uz kura ātruma mēs mēram, kāds ir iekš motora atmosfēras spiediens, kā strādā gaisa masas mērītājs, kā strādā turbīna, pieprasītais, geometrija, degviela, kā sūknis vai notur visus spiedienus. Piemēram, arī šāda veida bišķiņ paņemam lejā, mēs redzam arī visa ekoloģija. Kā darbojas arī ekoloģija. Pirms cik laika bija viņam pēdējā reģenerācija. Piemēram, aizējam uz šo to galu. Un mēs šeit redzam, kad viņam šobrīd ir 9 grama eserijas kvēpfiltrs. Pirms 121 km bija veiksmīga reģenerācija. Pretspiedenis nav liels viņam. Ja paskatītumies pie maksimālas slodzes, šita data logi jau uzčipota 270, 290, tā kā milibāri, tātad 0,29 bāri, tad tas ir ļoti, ļoti maz. Tad kvēpfiltrs ir ļoti labs. Šādā veidā pārbaudās viņam data logi, viss, kā motors strādā, kā ekoloģija strādā, pilnvērtīgi reālā laikā braucot. Ne tā, ka tu kaut kur uzliki viņu tur kaut kāda aparāta pārbaudi tam kvēpfiltram spiedieni, kā viņš ir, bet šeit reāli, cik tā turbina pūš, tur piemēram 1,6, 1,7 vai 1,8 bāri, nu, cik viņam ir jābūt, viena vai divas turbīnas, un aktuālus spiedienus mēs redzam tai mašinai. Labi, tā kā es tagad izbraukšu vēlreiz, paskatīsieties, kā viņa brauc uz jauda stenda. Mēram uz 4. ātruma, sākam no 1500, pedālis grīdā. Un ļoti strauji uzcel. Mašina ieskries līdz 180 km, bet tas ir uz jauda stenda, ne uz ceļa, tas ir droši, mašina piešķropēta pie jauda stenda. Atgādināšu to, kad viņam temperatūras limiti, LS limiti, tosola limiti, pilnībā visi limiti ir ieslēgti, atstāti oriģināli, lai viss būtu kārtībā ar motoru. Un rezultāts ir identisks tāds, kāds viņam bija pirms tam. Bišķi maza griezes momenti, 4 newtoni mazāk, bet tas viss ir forši. Varat tagad atnākt apskatīties. Tagad
200, gandrīz 80, bija 279, un tagad pēc otrā braucēne 278. Un griezās moments bija 602, un tagad 597, gandrīz tās pats ir daži ņūtoni. Šurpu turpu 2, 3, 4 ņūtoni un 1, 2 zirgai starpība. Tas ir normāli. Mašinai mēs atstājam visus limitus, lai nepārkarsētu un droši pilnvērtīgs būtu stage tai mašinai. Šādā veidā mēs čipojam mašinas, izgatavojam, pārbaudam uz jauda stenda ar visiem logiem un arī, protams, mēs savā sadarbībās partneriem taisam tādus pašus failus, kas sadarbojas ar mums un viņam arī no mūsu puses ir droši faili pārbaudīti. Ja vajag tavu drošu failu, ja tava mašina ir ekoloģija, nav svarīgi kāds gads, mēs pilnvērtīgi viņu varam saglabāt, uztaisīt labu steidžu, pārbaudīt parametrus un izrakstīt garantijas talonu veiktam darbam. Čau! Ātā!